Ziema var būt skaists un priecīgs gadalaiks gan cilvēkiem, gan arī suņiem, taču tā nāk arī ar virkni izaicinājumiem. Sniegs, ledus augstums un arī ķimikālijas uz ielām ir kaut kas tāds, pret ko vajadzētu ievērot īpašas drošības pasākums. Pirmkārt, ir jāņem vērā tas, ka ne visi suņi ir vienlīdz noturīgi pret augstumu. Gados vecākie suņi un arī izpalvainie suņi noteikti nosals ātrāk, un šādiem suņiem lieti noderēs kompensons, jaciņa un pat suņu zābaciņi. Tāpat tās pastaigas laikā vērojam šo suņu uzvedību. Ja jūs ievērot, ka suns sāk pastiprināti celt ķepas no zemes, ka viņam ir augsts ķepiņām, vai arī viņš raujās uz mājām, vai arī izteikti redzama ķermeņa trīce, tad labāk doties mājās un sasildīties. Ielas, kā mēs zinām, kais ar ķimikālijām, kas ir tādi sāls graudiņi, kas kausē sniegu, un sunītim pa to staigājot, uzspiežot ķepu uz zemes, tie spilventiņi pavarās, un šie sāls graudiņi ļoti viegli iekļūst starp spilventiņiem, kas rada kairinājumu, plaisas un arī sāpes suņiem. Tāpēc vienmēr pēc pastaigas atnākot mājās, mēs ķepas kārtīgi noskalojam, paskatāmies, lai arī visi sāls graudiņi ir izskaloti ārā starp spilventiņiem, un ķepas arī nosusinam, lai tur nerastos nekādas infekcijas. Un arī uzturams ziemā ir nozīme. Ziemā augstā laikā organisms patērēs nedaudz vairāk enerģijas. Tas nozīmē, ka iespējams nāksies arī pielāgot šo porcijas apjomu. Svars ir kaut kas tāds, kas ir jākontrolē, un ir svara vizuālās noteikšanas metode, ko jūs mājās varat veikt pašrocīgi. Ar rokām nedaudz piespiežot, pārbrauciet pāri suņa ribām. Šādi te var arī mazliet novilkt tādu, un ja jūs tās ribas jūtat, bet ar aci vizuāli neredzat, tas nozīmē, ka svars ir normāls. Ja šīs ribas nav jūtamas, tas nozīmē, ka svars noteikti ir par daudz, bet ir jāņem vērā arī fakts, ka ir šķirnes, kurām šīm ribām ir jābūt redzamām visu cauru gadu. Svarīgi ir nodrošināt arī svaigu dzeramo ūdeni, un atcerieties, ka sniegs nav paredzēts dzeršanai. Turklāt, ja jūs esat devušies meža pastaigā, tad es ieteiktu tomēr labāk sunīti vest pie pavads, jo, ja tas mežs ir stipri sasniedzis un ir bieza sniega kārta, tajā pazūd smaržas. Un ja suns ir pieredzis orientēties pa takām pēc smaržām, viņš var vienkārši arī pazust un jūs vairs neatrast. Un noslēgumā nedrīkst aizmirst to, ka suns kā ziemā, tā arī citos gadalaikos tomēr grib būt nodarbināts vienlīdz daudz. Un ja laikapstākļi jums neļauj doties ārā, tad es ieteiktu nodrošināt pietiekami interesantu un aktīvu vidi arī mājās ar meklēšanas paklājiņiem, ar rotaļām, kā arī izmantot šo laiku iekštelpās, lai pamācītos pamatpaklausības komandas.